Sveiki! Tātad šīs video prezentācijas mērķis ir iepazīstināt kursabiedrus ar programmatūru Blender, kas ir 3D modelēšanas programmatūra. Tātad pavisam ātri un īsi es mēģināšu izstāstīt pašus galvenos aspektus, vispār kā strādā kontroles, kā lejuplādēt pašu programmu. Taču runājot par lejuplādēšanu, varētu rasties nākamais jautājums saistībā ar licenci. Tātad Blender ir atvērta tipa licence, kas ir vispārējā publiskā licence, jeb bezmaksas programmatūra, kas principā nozīmē to, ka par programmu nav jāmaksā, tā ir brīvi pieejama jebkuram. Jebkurš fails, kas tiek izveidots Blender, ir paša lietotāja īpašums. Programmu var arī modificēt, mainīt, pārprogrammēt, un tam nebūs nekādas sekas. Un tā kā es pavisam ļoti īsti stāstīšu par pašu programmu, jo tam vienkārši nav laika, tad es gribēju parunāt par iespējām, jo es parādīšu pašu vienkāršāko variantu, kā vienkārši uztaisīt kubu, kā pārvietoties, tad es vēlējos arī parādīt, kādas ir vispārējais iespējas Blender, ko vispār var uztaisīt, un tad visas sekojošās bildes ir ņemtas no pašas Blender mājaslapas. Blender ir iespējams veidot ļoti daudz dažādus stilus, tu neesi nekādā veidā limitēts. Tātad, kā var redzēt, var veidot dažādas tipa animācijas, var arī modelēt savus tēlus. Tātad, protams, šī vieta nav noderīga tikai arhitektiem, bet tā ir ļoti noderīga visiem. Nav īsti noteikta grupa ar cilvēkiem, kas ir mērķa auditorija. Tad, kā var redzēt, var izlikt dažādas tekstūras, dažādas krāsas un visu var uztaisīt ļoti detalizēti. Tātad, kā jau iepriekš minēju, un tagad var novērot, Blender ir nav viens noteikts stils, var veidot ļoti daudz un dažādu tipā zīmējumus, animācijas un video. Kā arī var novērot, ka, piemēram, drēbēm var uzlikt tekstūru, var uzlikt ļoti dažādas tekstūras, kā piemēram arī koka un jumta sijas, un arī kā var novērot, ir iespējams veidot hiperrealistiskus modeļus, taču ir arī iespēja paturēt zīmējumus un modeļus ļoti stilizētus, un arī savā veidā mākslinieciski izpausties, paturēt savu stilu, tu neesi īsti ierobežots. Tas ir arī īsumā viss, ko es gribēju teikt par pašu Blender programmu. Un tad tālāk es pastāstīšu par lejuplādi un kā tā vispār strādā. Sveiki! Šodien es došu ieskatu, kā notiek Blender programmas lejuplāde un kā pati programma darbojās. Tātad ir jādodas uz Blender mājaslapu, tātad augšā būs rakstīts blender.org. Tad pašā augšā ir downloads sadaļa, jeb lejuplādēšana, doties uz to. Un tur var redzēt dažādas operētāju sistēmas, piemēram, Windows, Linux, un var izvēlēties to, kas pašam ir nepieciešams. Man ir Windows 11, tad to es arī izmantošu. Tātad uzspiežu uz Windows 11, uzspiežu download, un sākās lejuplādēšana. Failu var saglabāt jebkādā veidā, kā vēlās. Es pārsvarā viņu saglabāju uz desktopa, un sākās lejuplādēšanās. Kad fails ir lejuplādējies, to var droši atvērt. Kad fails būs atvērties, izmetīsies šāds te lodziņš. Man šobrīd notiek setupošana. Principā ir mazliet jāpagaida. Un, kad tas būs noticis, tad varēs visam piekrist, spiest next, visu apstiprināt. Nekur nespiest nē, un tādā veidā tiks ieinstalēta programma. Tātad šeit var apskatīt, kas ir nepieciešams, kādas dators sastāvdaļas ir nepieciešams, lai vispār lejuplādētu Blender. Tātad programmas izmantošanai ir ieteicams, priekš Windows ir ieteicams 40 bitu procesors un operētāja sistēma, kā arī minimums 8 GB RAM atmiņas un 2 GB RAM grafikai. Taču rekomendēti ir 32 GB RAM atmiņas un 8 GB RAM grafikai. Tātad var arī redzēt, kad pārējām operētāju sistēmām arī ir norādīti, kas ir nepieciešams. Tātad tālāk dodoties uz pašu Blender programmu,
Tad, kad programma tiks atvērtā, izmetīšos šāds te lodziņš. Principā ir jāizveido jauns fails, vai arī jāatver vecais fails. Var redzēt new file, kur ir general, ko pārsvarā izmanto, jo vēlās veidot modeli 2D animācijas, iespējas skulpturēt un visual effects, un kā arī var editot videos, jeb rediģēt video. Apakšā var arī redzēt recover last session, tātad, ja piemēram kaut kādā brīdī dators ir izslēdzies, kamēr ir ticis taisīts kāds fails, tad var mēģināt to dabūt atpakaļ, un kā arī var atvērt recent files. Tātad mēs dosimies uz general, new file, un kad mēs to atvērsim, mēs nonāksim pie šādas te pozīcijas. Tātad mums būs kubs, kā vispār pakustēties apkārt. Tātad, ja tiek nospiests shift taustiņš un pelīdz vidējais skrūlīts, var pakustēties apkārt, un, ja tiek shift taustiņš atlaists un tikai pelīdz skrūlīts, tad var rotēt objekta asi. Tātad vēlreiz shift un pelīdz rulīts kustina apkārt, un pelīdz rulītis nospiests vidējais rotē objekta asi. Tātad augšā kreisajā stūrī ir tāda kā pelīde. To uzspiežot vai uzspiežot shortcutu B uz tastatūras, var iezīmēt pašu objektu. Un, lai viņu deselektot, ir jāuzspiež escape. Vai arī var noklišķināt kaut kur maliņā. Tad nākamais ir kursors. To uzspiežot to mazo aplīti vidū, kur asis krustojās, var pārvietot kaut kur citur. Un tad, piemēram, ja tiks izveidots kubs, tad tas objekts parādīsies tajā pašā vietā, kur atrādās kursors. Tātad nākamā opcija ir move, jeb kustināt apkārt objektu. Tātad, ja uzspiež to un uzspiež G, tad objektu var kustināt aiz kursora, bet, ja uzspiež vienkārši to, neizmantojot nekādus shortcutus, tad var izmantot pultiņus, lai kustinātu objektu apkārt. Un tieši tas pats ir rotējot asis, kas ir nākamā funkcija. Un, ja uzspiež R, tad var pašu objektu rotēt ar pelītes kursoru. Tad ir opcija, kas kombinē abus kopā, tātad var rotēt objektu un kustināt viņu apkārt. Un tas apmēram arī būtu viss, kas jāzina. Tātad tālāk ir dažādi režīmi. Tātad ir objektu režīms un ir rediģēšanas režīms. Tie ir paši galvenie, ir arī citi režīmi, bet par tiem īsti šobrīd nerunāšu. Tad tālāk labajā pusē ir pieejami dažādi settingi. Tie īsti neatiecas uz pašu objektu. Viņi ir vairāk domāti, lai, piemēram, rediģētu kursora opcijas vai kādas citas rediģēšanas iespējas opcijas. Tālāk, lai izveidotu kubu vai kādu citu objektu, piemēram, kubu, mēs paņemsim tātad kreisajā malā add cube opciju, un tad mēs varam izvēlēties viņa izmēru un augstumu. Kad tas ir izdarīts, labajā malā uzreiz parādās vēl vairāk settingi un opcijas. Tās ir attiecināmas tieši uz objektu, šajā gadījumā kubu. Tātad pati pirmā ir Object Properties, kur var mainīt, piemēram, kuba izmēru. Kā arī ir pieejamas citas opcijas. Tālāk nākamais ir modifikātori, kas ir, manuprāt, viena no visbūtiskākajām sadaļām. Tātad uzspiežot add modifier var redzēt dažādas opcijas. Piemēram, paņemot generate un array, var izveidot vēl vienu kubu, var norādīt, cik daudz vēlās šos kubus un kāda būtu viņu atstarpe. Un tātad modifikātori ir veids, kā ātri un efektīvi mainīt objekta īpašības. Nākamā sadaļa ir Physics Properties, kas ir ļoti līdzīgs modifikātoriem, kad var, piemēram, piešķirt kubam auduma tekstūru. Nākamais ir Object Data Properties, kas ir, piemēram, UV maps, color attributes un tam līdzīgi. Par to es baigās daļās neiešu. Augšpusē var redzēt dažādas sekcijas, piemēram, modeling, kur var modelēt objektu, sculpting, kur to var, ir dažādas pieejamas otiņas, un to var dažādi modificēt. Tad nākamā sadaļa ir UV editing, kur var, piemēram, materiālam piešķirt tekstūru. Tad ir texture paint, kas atļauj zīmēt uz objekta. Shading, kur var piešķirt gan tekstūru, gan ēnas. Kā arī, es par to daudz nestāstīšu, bet ir pieejama animācija, renderēšana, composition, geometry nodes un scripting. Tātad īsumā tas ir arī viss, kas ir jāzina par programmu.
lai ātri un efektīvi to pielietotu. Protams, ir ļoti daudz citas vēl funkcijas, bet šajā video es to visu nespēšu iekļaut. Tad tālāk aizmirsīsim kubus un es parādīšu, kā izveidot ātru vienkāršu modeli. Tātad šeit mēs mēģināsim atveidot šādu tipa modeli. Pavisam vienkārši. Tātad pirmais solis būs uzspiest Shift A. Tas parādīs ļoti daudz dažādas opcijas. Kā piemēram Mesh, Curve, Surface un tā tālāk. Tātad šajā gadījumā mēs izvēlēsimies Mesh un tad 4. opciju, kas ir UV Sphere. Tagad tas ir iztīts, tad rekur vidū parādās mūsu lode. To mēs izmantojot G taustaņu pārvietosim malā. Tad uz Object Properties mēs varam mainīt lodes izmēru. Tātad pieņemsim, ka lode ir 6x6x5. Un, ja ir vēlme, var izmantot Location un Rotation, lai mainītu lodes rotējumu vai lokāciju. Tad ieklikšķināsim lodi un pašā augšā pie Object Mode nomainīsim uz rediģēšanas mode, jeb Edit Mode. Iezīmēsim lodes apakšu, izmantojot B tastatūru, un tad uzspiedīsim Delete, vai var izmantot X vai pelīdz labo taustaņu. Tad viņš piedāvās, kādā veidā grib sagriezt lodi, un mēs izvēlamies pašu pirmo opciju. Tieši to pašu mēs izdarām otrā pusē, un mums ir puse no lodes. Tad mēs spiežam Shift A, ņemam Curve un izvēlamies pašu pirmo opciju. Un mums izveidosies tāda kā līnija. To mēs ar G vai ar Move palīdzību novietosim tuvāk. Un tad mēs iesim uz no Object Mode uz rediģēšanas mode. Tur uzspiežot G uz punktiņu, un tad uzspiežot G, mēs varam pārvietot objektu. Tātad šeit ir ļoti ātrs pātrinājums, kā to darīt. Principā līnija tiek rediģēta līdz tā izveido pusloku ap mūsu lodes pusi. Tad mēs spiežam Shift A un ņemam Mesh un izvēlamies, vai mēs gribam izveidot kubu vai apli. Šajā gadījumā es paņēmu apli, to mēs novietojam tuvāk mūsu lodei, mainam izmērus. Tātad rekur mūsu aplis īstajā izmērā. Tad mēs dodamies uz Object Data Properties un mēs atrodam šo ailīti. Mēs aizjām uz Object, paņemam pincetīti un tad mēs varam nokopēt to apli. Un lūk, mūsu līnija iegūst apļa tipa formu. Pēc tam dodoties uz modifikatoriem un ņemot array, var izveidot tā kopiju. Var noteikt pareizo attālumu, pārvietot to, kā grib, un tad pēc tieši tāda paša principa, izmantojot array, tiek izveidoti visi pārējie. Tātad šeit es bišķi pašķiru uz priekšu, un man ir izveidota šī forma. Tie apļi un loki tiek izveidot pēc tieši tāda paša principa. Tad mēs beidzot varam izdzēst lodi, un mums ir šāda veida struktūra, jeb modelis. Tad tālāk es parādīšu, kā šim modelim var piešķirt tekstūru un kā to var renderēt. Bet taču pirms tā visa ir jāievieto gaismas avots. Mēs ievietosim sauli, tātad mēs uzspiežam Shift A, atrodam Light un izvēlamies Sun. Tātad, kur parādās saule, mēs viņu novietojam, kā mēs viņu vēlamies. Un var rediģēt arī stara virzienu un novietot, kā vēlās savu gaismu. Tātad, lūk, es to izdarīju šādā veidā. Tad nākamais ir izveidot skata punktu. Tātad, rekur šis te, uzspiežu uz viņu un uzspiežu G, viņu var pārvietot. Tas ir mūsu skata punkts, mēs viņu novietojam, kā mēs viņu vēlamies. Tātad es viņu novietošu lūk šeit. Un tad uzspiežot pelītes labo taustiņu, izmetīsies šāds te lodziņš, un mēs ņemam pašu pirmo opciju. Tad mēs pārslēgsimies uz skatu caur šo te kameru, jeb mūsu skatu. Mēs uzspiežam grāmīšu un spiežam G un pārvietojam uz tādu skata punktu, kādu mēs vēlamies. Kad šis ir izdarīts, tad var ņemties tālāk pie tekstūras. Tātad ir vairāk veidi, kā piešķirt objektam tekstūru. Es to darīšu caur shading sadaļu, tātad dodās uz shading sadaļas. Tad interneta resursos atrod
Polyheaven, vai arī, ja ir kāda cita programma, ko patīk izmantot, tad var to izmantot. Bet man patīk šī, tad izvēlās, kādu materiālu vēlās. Es gribu šo struktūru veidot no koka. Šeit ir ļoti daudz dažādas opcijas. Tātad es izvēlēšos tādu patumšu koku, uz viņu uzspiežu lejuplādēt, un tad šo failu saglabā kādā veidā vēlās. Es viņus pārsvarā glabāju uz desktopa. Kad fails ir lejuplādēts, var droši doties atpakaļ uz Blender. Tātad settingos ir jāuzspiež tādas pašas opcijas no CPU uz CPU compute, un augšā mēs nomainām viewport shading uz rendered. Tātad mums ir šis objekts, mēs varam droši vērt vaļā mūsu failu, mēs uzlikšķam uz kādu sastāvdaļu no mūsu modeļa, tad mēs, kā varam redzēt, šobrīd ir pieejams tikai viena krāsu, tā violetā. Mēs droši varam iet uz failu un append. Tad, kad tas noticis, mēs atrodam to failu, kuru mēs tikko lejuplādējām. Mēs uz viņu uzspiežam un tad spiežam append. Tātad tagad mēs uzspiežam uz kādas objekta sastāvdaļas, un tagad, kā var redzēt, mums ir pieejams šīs materiāls. Tātad es šo mazo fragmentu pārtaisīju tagad ar koka materiālitāti. Tagad mēs to izdarīsim pilnībā visam. Un mēģināsim dabūt šāda tipa renderējumu. Tātad, kur ir mans objekts, viņam ir piešķirta tekstūra, un es eju uz render sadaļu, un no mūsu skata punkta tiek izveidots renderējums. Tātad, augšā var redzēt, tiek parādīts, cik daudz RAM tas aizņem, cik ilgu laiku renderēšana aizņem, kā var redzēt, tagad viss ir miglains. Pagaidi, kad tā beigsies, un tad tu nokļūsi pie šāda. Attēlu var droši saglabāt, spiežot uz image, save as, un to var atkal saglabāt kādā veidā vēlās. Tad tālāk ar šo renderējumu var rīkoties dažādi, to var photoshopot iekšā dažādās bildēs, kā piemēram mēs to izdarīju šeit. Var arī izveidot pašā Blender kaut kādā tipā zemi, piemēram šajā gadījumā es varēju attēlot to kalnu un kokus, taču tas aizņemtu daudz vairāk laika, protams. Nobeigumā es vēlos teikt, ka, protams, iziet cauri katrai Blender funkcijai 20 minūšu laikā nav iespējams. Visticamāk, ka pat 10 stundu laikā to nevarētu izdarīt. Blender ir ļoti daudz funkcijas un dažādas iespējas. Piemēram, es šajā audiovizuālajā prezentācijā vispār pat nepieskāros pie animācijas un video veidošanas. Es mēģināju pievērsties tām funkcijām un iespējām, kas noderētu arhitektam kādam, kas vēlās tomēr veidot tieši modeli, jeb arhitektonisku veidojumu. Un, protams, ir citas programmas, kā piemēram ArchiCAD, kur varbūt tas būtu ātrāk un vieglāk izdarāms, bet lielākā daļa programmas ir nepieciešama licence, un Blender ir par brīvu, tādēļ, manuprāt, ir lieliska iespēja kādam, kas tomēr vēlas sākt veidot šos modeļus, un vēlas jau sākt dizainēt ēkas, un viņam nav iespējams dabūt studenta kontu, kā arī, ja ir vēlme radoši izpausties, tad, piemēram, ArchiCAD vai kādā citā programmā var veidot varbūt tikai celtni. Bet Blender, ja tiešām ir vēlme, tad var mākslinieciski izpausties un modelēt gan kādu celtni, kādu ēku, kaut ko projektēt, pēc tam arī to var animēt, veidot renderāciju vai arī video, un tas viss ir pieejams vienā programmā, jo, piemēram, ArchiCAD, Revit, Fusion 360, tajos var modelēt, renderēšana ir pieejama tikai ArchiCAD, ir arī, piemēram, SketchUp, bet tie arī var tikai modelēt un nevarētu veidot animāciju vai kaut ko tāda tipa. Piemēram, Lumionā arī var tikai renderēt, tā kā Blender ir lieliska iespēja kā mākslinieciski izpausties un tajā pašā laikā par brīvu, ātri un efektīvi veidot savus modeļus un projektēt dažādas ēkas un iestādes. Ja rodās kādi jautājumi, tad referātā ir arī īsi aprakstīta pati lejuplādēšana, Blender licence un piekļuves iespējas, kā arī alternatīvi ir apskatīti daudz sīkāk. Paldies par uzmanību!